Mēs šo dziesmu jau palaidām rāģiņos, lai skan mēnesi pirms jaunā viļņa. Šī dziesma nebija tiešām nevienam vajadzīga, bez mazvai. Un tad bija pēkšņi tā, ka pēc jaunā viļņa dziesma... Pēc visiem vajag. Jā, viss. Un tad tiešām bija tā, ne jau es kādam zvanīju uz rāģiņiem, teicu, lūdzu, uzliec to man dziesmu. Protams, ka viņi... nodrillēja līdz mielēm, vienkārši tā, ka man jau bija tā, ka, te nevar kaut ko citu, vienkārši tā, ka... Es sajaucu kādreiz vārdus ripoja akmeni. Vienreiz mūžā. Nopietni, tas bija jau, ka es biju dziedājis kaut 1000 reizi, vienkārši, kad autopilotā tu ies un dziedās, un tagad ripoja akmeni, kā bija? Un, protams, publika dziedz, publika jau, protams, zina, vienkārši, izgāja no situācijas, bet tas tajā mirklī, es līdz dziesmas beigām tā, kas tur jādzied? Visu laiku tādā saspīlējumā bija tā, bet par to ripoja akmens ir jau, protams, ir tādi, kas varbūt, Liepājā, protams, man zina. Bet, citās pilsētās, tur tā arī saka, es vārdspīlēju, varbūt, tur, nezinu, vārdu, reku iet ripoja akmens. Tā kā arī, nav jau ko tur liekties, šī dziesma jau šos 8, jau 9 gadus ir ar mani, un es domāju, ka viņi līdz mūža galam būs tas mans, tas ripoja akmens.